Sveiciens visiem! Mani sauc Baiba. Kā vienmēr esam e-twinning webinārā, un šis mums ir īpašs webinārs, jo šis ir mūsu labbūtības mēnesis, kurā šis jau nav pirmais webinārs. Sveiciens arī visiem Facebook. Pirms došu vārdu mūsu šodienas runātāji, gribu pateikt, ka kā parasti mūsu webināri tiek ierakstīti un visi materiāli, gan video ieraksts, gan arī prezentācijas jums tiks nosūtītas. Tā kā mēs esam šoreiz vairāk par 100, jums ir noņemtas tiesības atvērt savus mikrofonus, bet droši visus jautājumus rakstiet čatā. Tie, kas mums seko Facebook un skatās šobrīd tur, droši rakstiet komentāros. Mēs komentārus noteikti Elīnai nodosim prezentācijas gaitā, un pašās beigās tad Elīna atbildēs arī uz jūsu jautājumiem. Jā, un šī tēma, kā jau es teicu, ir īpaša, jo šobrīd arī ļoti aktuāla, un tad Limbažu valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģe Elīna Strasdiņa, kas ir arī ESI treneris, un kas ir ESI, viņa pat arī vēlāk pastāstīs, tad šodien stāstīs, kas tad īsti ir emocionālā inteliģence, un kā tad tās principi var palīdzēt jums komunikācijā ar skolēniem. Elīna, dod vārdu tev. Jā, paldies, Baiva. Esiet sveicināti šajā vēlajā pēcpusdienā. Paldies e-twinning Baivai par šo uzaicinājumu, par šo izaicinājumu, dalīties ar saviem stāstiem un pieredzēm par pēdējā laikā tik ļoti aktuālo tēmu - emocionālā inteliģence. Paldies jums visiem, kas šovakar atrada laiku šeit būt, jo tomēr ir vēl pēcpusdiena, novērtēju to, kad jūs man veltāt savu laiku. Un es ļoti ceru, ka semināra beigās katram būs kaut kas, ko paņemt līdzi sev ikdienas darbos. Tātad, kā jau Baiba ar mani iepazīstināja, mani sauc Elīna Strasdiņa, es esmu Limbažu valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģe, es audzinu 5. klasi, man uzraudzībā ir 23 skolēni, un esmu arī mamma 3 meitenēm, 5 gadi, 7 gadi un 10 gadi. Ja mēs runājam tieši par profesionālo sfēru, tad es varu tiešām likt roku uz sirds, ka man ļoti patīk savs darbs, bet šis darbs man patīk pēdējos 2 gadus. Pirmie 5 bija ļoti izaicinoši. Es pati nebiju pārliecināta par to, ko es daru, ko es gribu, vai man izdodās un vai es esmu savā vietā. Un tad es sapratu, ka ir ļoti grūti strādāt ar tādu apziņu un sajūtu, un mūsdienās šo te procesu sauc par tā kā sevis meklēšanas ceļu. Tad es uzsāku to, es sāku piefiksēt to, kā es jūtos, kādas ir manas emocijas, kas rāda manas šīs emocijas, un sāku stiprināt sevi. Un es gribētu teikt, ka mūsdienās to arī sauc par tādu emocionālo inteliģenci. Un tātad stāstīšu visu, tātad to, ko es stāstīšu, es jums tiešām iesaku sākotnēji laist caur sevi, mācīties caur sevi, lai veidot foršākas attiecības gan ar sevi un pēc tam arī ar saviem skolēniem, kolēģiem, vecākiem. Labi, nu tad sāksim. Tā kā šis ir stāsts par emocionālo inteliģenci, tad es arī jums vēlos jautāt un lūgt varbūt tie, kuri vēlas padalīties ar to, kā jūs šobrīd jūtaties, ar kādām emocijām tu esi šodien atnācis, jo, ir bijusi kāda darba diena, es pieņemu, un, jā, pavērojiet sevi kādos 30 sekundes, kādu nepilnu minūti, un ļoti priecāšos, ja jūs čatā padalīsieties ar to, ar kādām emocijām esat atnākuši. Es paskatīšos, vai es redzu. Es redzu mierīgums, interese, pieņemšana, domīgums, gaidas, interese, nogurums. Jā, jo esam godīgi pret sevi. Mierīgums. Jā. Paldies, ka jūs dalaties. Tātad, kas tad ir šī sociāla emocionālā inteliģence?
Tātad tā ir spēja saprast un pārvaldīt savas, kā arī citu cilvēku emocijas. Jo mums bieži, cik es esmu piedzīvojis arī savā darbā, mums bieži šķiet, ka kā viņš tagad var dusmoties vai ko viņš tik priecīgs. Jā, bet mums būtu jāieklausās un jāsaprot, kāds tad ir to dusmu vai tā prieka iemesls. Jo sākotnēji, ja mēs pazīstam sevi, ja mēs zinām, kas mums var veidot dusmas vai kas mums var radīt prieku, mums vieglāk būs izprast arī citu cilvēku emocijas. Kā arī šī emocionālā inteliģence palīdz pielāgoties apkārtējai videi un veidot cieņpilnas attiecības gan ar sevi, gan ar citiem. Jo šeit es atkal gribu uzsvērt to, ka pirmās un svarīgākās attiecības mums ir ar sevi. Jo, ja mēs esam izveidojuši attiecības ar sevi, tad mums arī būs vieglāk veidot šīs attiecības ar citiem. Tātad, kāpēc mums ir nepieciešams šīs prasmes? Es turpmāk arī prezentācijā esmu saīsinājusi un likusi burtu savienojumu esi. Tātad, kā Baiba pieminēja, es esmu arī esi treneris, tātad emocionāli, sociālās inteliģences treneris. Ja? Un kāpēc tad mums ir nepieciešams šīs prasmes un kādēļ tās ir nepieciešams skolēniem? Tātad tas ir nepieciešams, lai mēs saprastu sevi, lai mēs vispār apzinātos, kas mēs esam, ko mēs gribam, kas ir mūsu tās stiprās puses, kas var būt mūsu vājības. Nākamais mums ir nepieciešams, lai mēs spētu sevi pārvaldīt. Lai mēs spētu pārvaldīt sevi, savas domas, savas emocijas un uzvedību, jo, protams, ka vieglāk ir skatīties un redzēt, kā cits dusmojās, vai kāpēc viņš tik bieži priecājās, vai prasīt no bērniem savaldi savas dusmas, neesi tik ekspresīvs, bet, kā es jums sākumā jau minēju, šo visu mums ir jālaiž caur sevi un jāpiefiksē kaut kādās dusmās, kā mēs spējam pārvaldīt sevi, vai mēs saprotam sevi, no kurienes nāk šīs dusmas. Trešais ir, lai saprastu citus, un šeit ir runa par empātiju un toleranci. Šīs prasmes mums ir nepieciešams arī tāpēc, lai saprastos ar citiem. Tātad tās ir attiecību veidošanas prasmes, un komunikācija. Un komunikācija ir arī viena no šodienas tādām izceltām tēmām, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, mēs esam sociālas būtnes, un mums ir ļoti svarīga šī attiecību veidošana, sajūta, ka mēs tiekam pieņemti, sajūta, ka mēs tiekam atzīti, gandarījums par mūsu darbu, un gandarījums arī par to, ka mēs spējam saprasties gan ar kolēģiem, gan ar saviem skolēniem, gan ar vecākiem un sabiedrību kā tādu. Protams, noliekot kaut kādas savas personīgās robežas. Tas pēdējais ir spētu pieņemt atbildīgus lēmumus, jo, ja mēs saprotam sevi, izprotam savas vajadzības, vēlmes, zinām, kas mēs esam, mūsu intereses, mēs spējam sevi pārvaldīt, un līdz ar to ir daudz vieglāk spēt pieņemt šos atbildīgos lēmumus, jo, kā es arī parasti skolēniem saku, ir cēloņu un seku likumsakarības. Un, ja, piemēram, mēs būsim dusmīgs uz draugu, un šīs dusmas pat nebūs šis draugs izraisījis, tad pēc tam, diemžēl, tam var būt sekas, kad šis draugs ar jums vairs negribēs draudzēties. Vai ne? Vai, piemēram, ja es neaizēju uz stundu pie skolotājas, tad tam ir sekas, kad man būs neattaisnots kavējums, iespējams būs saruna ar skolotāju vai ar vecāku, varbūt būs kāds slikts vērtējums. Tātad, kā jau jūs pēc šī man stāstītā, šīs prasmes ir ļoti, ļoti svarīgas.
Laipnība un rūpes par sevi. Es šo gribētu likt tādā kā pirmā principa vietā vispār attiecībā pret pilnīgi visu, jo ikdienā gan esot kā vienkārši cilvēkam, esot kā skolotājiem, esot kā mammai, sastopos ar to sajūtu, ka mēs, it sevišķi pedagogi, mēs esam atstājuši šo te novārtā, šo te laipnību un rūpes par sevi, jo, manuprāt, un es ceru, ka jūs man piekritīsiet, nav iespējams viegli forši kvalitatīvi vadīt, plānot stundas, rūpēties par bērniem, ja mēs paši esam apjukuši, noskrējušies, neapmierināti un noguruši. Vai ne? Jo mēs esam noguruši, tā tad nav apmierināta mūsu šī vajadzība pēc atpūtas. Darbā, kur fiziskās, mentālās un emocionālās prasības un slodze ir augsta, kā mums skolotājiem, ko gan mēs varam sniegt skolēniem, ja neesam atvēlējuši laiku paši sev, vai ne? Jo, ja mums ir glāze pilna ar ūdeni, tad mums no tās glāzes ir ko ieliet citiem, bet ja šī te glāze ir tukša, mums jau pat nav ko citiem dot. Tāpēc es tiešām lūdzu jums likt to aiz auss, kad šīs te rūpes par sevi ir ļoti, ļoti svarīgs. Gan ikdienā, esot mājās, gan esot skolā, un tiešām arī darba dienas laikā atvēlēt šīs te 5 minūtes un padarīt kaut kādas lietas, kas tev var uzlabot domu, kas var uzlabot pašsajūtu, lai tu pēc tam vari kvalitatīvi vadīt šo te dienu līdz galam. Un, no manas personīgās pieredzes, kā jau es minēju, esmu arī mamma, un skolā arī strādāju uz pilnu slodzi. Līdz ar to tas ikdienas skrējiens ir tiešām ļoti, ļoti aktīvs, un tas laiks sev, var teikt, vispār nepietiek. Tāpēc es ceļos aptuveni 1,5 stundu pirms es ceļu savus bērnus, un tas ir laiks man. Tad vai nu es parakstu kaut kādas savas sajūtas, esmu pievērsusies arī meditācijai un elpošanas vingrinājumiem, un es zinu, ka mūsdienās ir arī cilvēki, kas par to vēl joprojām smīn, bet es to esmu jau praktizējusi vairāk kā gadu, un es teikšu, ka tas tiešām strādā. Vajag tikai sākt darīt, vajag mēģināt, un tad viss izdosies. Kad mēs esam vērīgi, mēs redzam savas kļūdas kā tādu brīnišķīgu iespēju nesaspringt tik ļoti, jo es iesaku, un es arī pati mācos tā kā atbrīvoties un pieļaut, kad arī mēs, skolotāji, arī mēs, vecāki, mēs varam būt ievainoti un cilvēcīgi, un arī mēs varam pieļaut kādas kļūdas. Un šeit saistībā ar komunikācija ar skolēniem, pēc savas pieredzes var teikt, kad es cenšos pret skolēniem būt tiešām godīga, un ja es tajā dienā jūtos nogurusi, tad es skolēniem arī tā atzīstu. Protams, tas nenozīmē, ka es nevadu stundu vai es nedaru savu darbu, bet es tiešām rādu viņiem, kad arī es varu kļūdīties, kad arī es varu būt nogurusi, kad arī es varu kaut ko neizdarīt. Es spēju atvainoties, ja kaut kas ir noticis manas kļūdas dēļ, un līdz ar to viņi mani arī saskata, ne tikai skolotāju, bet arī cilvēku, un man šķiet tas ir ļoti svarīgi rādīt bērniem, nevis kā būt perfektam, bet kad mēs no kļūdām varam mācīties. Un jā, tas galvenais, ko es tiešām ceru, jūs paņemsiet līdzi, kad, lai mēs varētu parūpēties par citiem, mums sākotnēji ir jāparūpējās par sevi. Par psihisko labklājību un grūtībām. Tātad jūs redzat, šeit ir tādi 4 iedalījumi, un es pieļauju, kad mēs lasam šos te visus 4 iedalījumus, vismaz man prātā nāk kāds no maniem skolēniem. Tātad
pie emocionālās labklājības skolēnus. Un es gribētu teikt, ne tikai skolēnus, bet arī mēs kā pieaugušie sabiedrības loceklis arī, jā, kad emocionālās, ja cilvēks, individs jūtās emocionāli labi, viņš ir aktīvs, viņš tiek galā ar ikdienas raizēm, viņš ir pārliecināts par sevi, un viņš tiek galā ar ikdienas pienākumiem. Nu, protams, šis ir mums visērtākais bērns, jaunietis. Viņš parasti ir tāds jautrs, aktīvs, izpalīdzīgs, un viņam viss parasti ir kārtībā. Viņš tiek ar visu galā. Nākamais piedzīvots distress. Šādam bērnam vai individam varētu būt samazināta aktivitāte, pienākuma atlikšana. Viņiem varētu būt grūti iemigt, atslābināties, var trūkt enerģijas, un viņš var būt satraukts. Es pieļauju, ka šis ir no visbiežāk sastopamajiem tādiem, jo skatoties šos, es aicinu arī jūs pavērtēt, kurā tad no lodziņiem jūs varat ieskaitīt sevi, jo arī mums pieaugušajiem vajadzētu ikdienā pavērtēt, kā tad mēs īsti jūtamies, cik mēs esam enerģiski, cik mēs esam atpūtušies nakts laikā, cik mēs vispār veltam tādu kvalitatīvu laiku atpūtai un darbam, vai mēs protam, it sevišķi skolotāji, mūsu profesijas pārstāvi, ja, vai mēs protam pēc skolas iziet pa durvīm un šo te darbu atstāt tur. Jā, es saprotu, ka mums visiem ir ļoti daudz pienākumi, un es tiešām abrīnoju priekšmetu skolotājus un sākumskolas skolotājus, kuri tiek galā ar tik ļoti lielu lērumu darbiem, bet darbs nav mums viss, jā, mums ir jādzīvo arī sava dzīve, un tiešām es arī sākotnēji ņēmu darbu līdz uz mājām, kad bija kāda, nezinu, pēc kādas sarunas ar dusmīgiem vecākiem vai kādu neapmierinātu kolēģi, un arī mājās es par to turpināju domāt, un līdz ar to tavs prāts jau nevar atpūsties, ja? Un pēc idejas tu jau prātā visu laiku esi tajā darbā, un tu nevari pilnvērtīgi atpūsties. Un šeit ir runa par šīm te veselīgajām robežām, ko mums, kā skolotājiem, pedagogiem, ja, mums ir tiesības nolikt. Ja, veselīgas robežas. Ja mums ir darbs līdz 4, ok, mēs vēl pieļaujam varbūt kaut kādas ziņas līdz 5, 6, bet mums ir tiesības pēc tam neatbildēt. Un jā, šeit var būt neapmierināti vecāki vai neapmierināti skolēni, bet mums ir arī tiesības uz savu privāto laiku un privāto dzīvi. Jā, mazliet aizrunājos par otro. Nākamais ir ilgstošs distress. Šeit tiek piedzīvotas dusmas, trauksme, raudulīgums, bezcerības sajūta. Protams, mēs visi piedzīvojam arī šīs emocijas, bet tieši esot ilgstošā distresā, šīs emocijas ir ļoti, ļoti bieži, gandrīz, var teikt, ikdienā. Ja? Pastiprināt izvairās socializēties, ir grūti tikt galā ar pienākumiem, var rasties arī problēmas ar miegu. Ja? Un es pieļauju, ka šis te varētu būt sastopams, piemēram, 9. klasē, jā, it sevišķi šobrīd, un 12. klasē, jo šobrīd arī skolēniem tuvojās šis te eksāmena laiks, mācību gada noslēgums. Es nezinu, kā jūsu skolās, bet Limbažvalsts ģimnāzijā mēs jau šogad sākām mēģināt šo te praksi, kad nevar labot atzīmes. Tātad vienā semestrī var izlabot vienu atzīmi, un sākotnēji tas arī skolēniem radīja ļoti lielu stresu par to, kā viņiem izdosies noturēt savu atzīmi līmeni, bet šobrīd izskatās, kad ir ok, un skolēni ir sapratuši, ka tas nav nemaz tik traki. Vienkārši ir jāmācās uz atbilstošo stundu, atbilstošo kontroldarbu,
teiksim tā, jāmācās uzņemties lielāku atbildību par konkrēto mācību dienu un konkrēto kontroldarbu. Nevis, šodien neiemācīšos, iešu pēc tam pārrakstīt. Jā, un pēdējais, kas ir ļoti smags tāds gadījums un situācija, jā, kad ir psihiskās veselības grūtības jau. Šeit es pieļauju, kad skolā ar šo te ir grūti, ļoti izaicinoši atbalstīt šādus te skolēnus. Šeit būtu jāstrādā ar ģimeni, jāiesaka kādi ārpusskolas speciālisti, kas šiem te bērniem, jauniešiem vai pat pedagogam kā tādam var palīdzēt. Jo šeit jau ir nopietnas emocionālas grūtības, augsts trauksmes līmenis, panikas lēkmes, kuras arī šogad savā darbā, mums skola ir pietiekami liela, 650 un vairāk skolēni, bet jā, manā pieredzē ir vairāk bērni, kuri saskarās ar panikas lēkmēm. Un tas ir visai izaicinoši gan vecākiem, gan skolotājiem, klases biedriem. Jā, šajā te ir arī pašsavainošanās, traucēta realitāte, nozīmīgas grūtības ikdienā funkcionēt. Tātad šiem te bērniem, jauniešiem ir tiešām nepieciešama ļoti, ļoti nopietna palīdzība. Un mēs kā skolotāji, ja mēs pamanām šīs te izmaiņas bērnos, jauniešos, tad mums ir jārunā vai no ar klases audzinātāju vai skolas vadību, un tiešām jāaktualizē, kad ir jāsazinās ar vecākiem, jājautā, vai mēs esam pamanījuši, vai jūs kā vecāks esat pamanījuši izmaiņas savā bērnā vai nē. Ja nē, tad mēs izstāstam savus novērojumus un aicinam griezties pēc kāda atbalsta vai palīdzības. Jā, pedagogs sociāli emocionālās mācīšanas procesā. Un šeit par šo tiek runāts arī skola 2030. Un tātad šis pirmais ir, kad pedagogs izprot savas emocijas un spēj tās atbilstoši vadīt, neprojicējot tās uz skolēniem. Tas ir piemēram, es tagad teikšu piemērus, jā, un varbūt jūs arī uzreiz paskatāties, padomājiet, vai arī jūsu pieredzē, kas 100 punktā arī ir, jo arī es, protams, esmu tikai cilvēks un es vēl joprojām mācos visas šīs lietas un integrēju savā darbā. Ja, piemēram, ja es iepriekšējā naktī neesmu gulējusi, ir mazi bērni mājās, viņiem naktī bijuši kaut kādas vajadzības vai kaut kādi muri rādījušies, ja. No rīta esmu piedzīvojusi strīdu ar meitu, pa ceļam es vēl kavēju, ieskrienu savā stundā, un man ir sevi jāsavāc tā, lai es kvalitatīvi varu uzsākt stundu, un tad es izvērtēju, vai man ir šīs te spējas, vai es izprotu, vai es protu vadīt, ja? Un pēc tam neprojicēt šo te rīta satraukumu, rīta dusmas, vai es to nepārnesu uz klasi. Jā, jums tā ir gadījies. Jā, jo tas, man liekas, ir ļoti, ļoti izaicinoši. Arī, piemēram, pēc kādas problemātiskas klases, kad tev ir tikai 5-10 minūšu ilgs starpbrīdis, lai pārslēgtos uz nākamo stundu, jā, un tu aizēji uz to nākamo stundu, bet tu vēl nemaz neesi atgājis no iepriekšējās stundas. Tālāk, novērojot skolēnus, apsver arī viņu uzvedības, darbības vai sasnieguma emocionālos un sociālos iemeslus. Šis ir tāds ļoti interesants. Šis ir ļoti interesants tādā ziņā, ka es arī ikdienā saskaros ar to, kad, piemēram, mani kolēģi ļoti labu gribēdami nāk pie manis un saka, piemēram, tur viņš ir kļuvis slinks, viņš tiešām negrib neko darīt, un tur man šķiet ir jāsauc tur vecāki, jādara kaut kas lietas labā. Un tad es parasti jautāju šiem te kolēģiem, vai tas ir sācies tagad,
vai tas ir jau novērots kādu laiku. Jo man bija viens gadījums, kad jā, nu, teiksim tā, sauksim šo te meiteni par Elīzu, piemērs, vārds mainīts. Viņa, nu, es sāku skolotāja sāku novērot, kad viņa sāks kavēt skolu, no rītiem kavē pirmās stundas, viņa ir kļuvusi viņa mazāk komunicē un rodās arī konflikti ar skolotājiem. Ja? Un pēc tam, tad, kad es pati šo te meiteni uzaicināju uz sarunu, tad izrādās, ka viņai pirmkārt ir tā kā bail par šo te runāt, jo viņai arī ir, viņa 9. klases skolniece, ir jau sācies šis te uztraukums un neticība sev, kad es pabeigšu 9. klasi, nekam, nu, tā kā viņa nesaskata jēgu, jo viņa netic sev vairāk, līdz ar to viņai vakaros ir stress, viņa nevar aizmigt, no rīta līdz ar to viņa nevar pamosties, un tāpēc es arī jums iesaku, teiksim tā, ikdienas darbā, šos te skolēnus, nu, kuriem ir kaut kādas grūtības, paskatīties dziļāk, vai tiešām tas vienmēr ir slinkums, vai tiešām tas vienmēr ir kaut kāda vienkārši negribēšana darīt. Jo tā motivācija jau parasti beidzās tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu nespēji tikt ar kaut ko galā. Un, ja mēs kā pieaugušais esam apzināts un to ieraugam, mēs varam būt šim te bērnam blakus un palīdzēt novirzīt, vai nu pie tā pašā sociālā pedagoga, vai super, ja ir skolā psihologs, vai vienkārši sazināties ar vecākiem un arī aprunāties, apzināt, kāda tā situācija ir. Tālāk šāds te skolotājs spēj saglabāt motivāciju un produktīvi darboties arī ilgstoši paaugstināts stresa apstākļos. Protams, šis nav tāds, uz ko būtu jācentrējās, ja? Vienkārši iepriekšējā, tad, kad es runāju par šo savā skolas konferencē, tad skolotājiem man prasīja, bet vai tas ir normāli, nu, vai tad skolotājiem tas ir jāvar? Pēc idejas tā nav norma, to mums nevajadzētu pieņemt kā normu, bet kā mēs paši, un arī es runājot ar kolēģiem un skatoties, kā notiek citās skolās, parasti marts ir tas, kur skolotāji sāk slimot, kur skolotāji jūtās izdeguši, un tad, lūk, mums ir jāspēj novērtēt šo te savu spēju turpināt strādāt. Vai nu mēs vienkārši tiešām sarunājam ar vadību, kad ir šīs te pāris dienas atpūsties, pirms mēs nokrītam, pirms mēs esam izdeguši un nespējīgi nobeigt mācību gadu. Jo, nu jā, skolā es pati jūtu, ka tā ir paaugstināta. Tur ir bieži sastopams šis te paaugstinātais stress, jo ir šīs te sarežģītās klases, ir šī te sadarbība ar pašiem skolēniem, vecākiem, kolēģiem. Un, jā, tāpēc ļoti vērojam arī mēs ne tikai skolēnu motivāciju, bet arī savu motivāciju un produktivitāti, kā mēs jūtamies ikdienā darbā. Nākamais, balstoties uz skolēnu reakcijām, varijē un elastīgi maina savu izturēšanos. Nu šeit, kā piemēram, es gribētu minēt to, kad es kā skolotājs, piemēram, nepavalkošu līdz skolēnu kaut kādai izaicinošai uzvedībai, jā. Vai, piemēram, ir bieži vien, kad skolēns arī izaicina skolotāju vai stundas laikā dara kaut kādas lietas, kas vienkārši nav pieņemams. Un tad jā, skolotājiem jāizvērtē, vai viņš grib iet iekšā šajā konfliktā, vai kā savādāk viņš var reaģēt uz šo skolēnu reakciju. Sociāli inteliģents pedagogs saprot savas personiskās vērtības, resursus
un ierobežojumus, un to ietekmi uz attiecībām ar skolēniem. Šeit es gribu izcelt to, cik mēs daudz un dziļi ejam katra skolēna tā kā individuālajā gadījumā, cik mums ir resursi, jo šo es gribu sasaukt ar pēdējo punktu, kad šāds pedagogs atzīst, dalās ar kolēģiem un meklē palīdzību arī sarežģītos gadījumos. Jo, ja mēs jūtam, ka mūsu resursi izsīkst, un tas kaut kādā veidā var sabojāt attiecības ar skolēnu, un mēs jūtam, mēs vienkārši netiekam galā. Tad tā nav vājuma pazīme, tā ir vienkārši, mums ir jājūt, ka es esmu pieaudzis cilvēks, es netieku galā, es eju un meklēju palīdzību. Un tas ir tas pat ir apsveicami, jo mums nav jātiek galā vieniem pašiem. Pēdējais, kas ir tāds diskutējams, bet es savā pieredzē to daru, tas ir par regulāri novēro, veic pierakstus un analizē savu darbību. Es saprotu, ka ikdienā šie visi pieraksti un visi darbi, kas mums jālabo, protams, ka tas gandrīz ir neiespējami, veikt arī kaut kādu savu to emociju novērošanu un veikt vēl pierakstus, analizēt, bet es jums ieteiktu ikdienā kaut vai uzlikt modinātāju, piemēram, vai atgādinājumu tajā pusdienas laikā, vai brīdī, kad beidzās tā pēdējā stunda, un pajusties, kā tad es jūtos, kāda bija mana diena, kas bija tas izaicinošākais, un kāpēc tas kļuva izaicinošs. Kas bija tas, ar ko es varbūt netiku galā, un kā es varētu rīkoties nākamajā reizē. Un ar katru reizi, jo jūs vairāk analizēsiet, tā kā cēloņu seku likumu sakarību savām emocijām, nākotnē būs vieglāk izprast, no kurienes mums tās emocijas nāk, kāpēc viņas nāk un kā ar viņām vieglāk tikt galā. Tālāk, un šeit ir tāds vienkārši apkopojums, kad es vēlreiz esmu apzināti ielikusi šo te foto par tām sajūtām, kas mūs ikdienā var pārņemt. Un tātad efektīvs skolotājs spēj izprast, kas notiek ar pašu, viņš spēj uztvert citu emocijas. Šim skolotājam ir labas spējas reflektēt, viņš adekvāti atspoguļo savas emocijas, adekvāti reaģē uz citu emocijām, jo, un pēdējais analizē notiekošo no dažādiem aspektiem, jo es tiešām zinu, kad šis te viss ir, tas ir tāds ideālais gadījums, bet mēs varam tur nonākt, un mums nav jābūt perfekcionistiem, Pat, ja mēs daļēji sākam ikdienā izprast, kas ar mums notiek, Pat, ja mēs daļēji sākam apzināti uztvert šīs citu emocijas. Piemēram, mums zvana vecāks, viņš ir dusmīgs, par kaut ko ir neapmierināts, un kā tad es uztveru, vai es dusmojos līdzi, jo mums ir ļoti viegli pavilkties līdzi, tāpēc, kad mums ir sajūta, kad mums uzbrūk. Ja kāds sāk ar mums dusmīgi runāt, mums ir sajūta, kad mums uzbrūk, un kāda tad ir normāla cilvēku reakcija veidot pretuzbrukumu. Bet pēc idejas visbiežāk šāds te vecāks vienkārši viņš ir dusmīgs, kaut kas ir noticis, un viņš zvana skolotājiem, lai šīs te dusmas tā kā izgāstu, Un es parasti šādiem te vecākiem ļauju šo te norunāt, vai arī, ja iet ļoti, ļoti augstos toņos, tad es saku, es ļoti atvainojos, bet, manuprāt, mums ir jāsazvanās pēc kāda laika, tad, kad jūs būsiet mazliet norimis un sapratis, par ko tad īsti ir šīs te dusmas, jo mums nav jāuzklausa dažādas negācijas. Bet šis te ir
izprast, kas notiek ar pašu, ja ir dusmīgs vecāks pretī, jā, vai mums gribās viņam tā kā brukt atpakaļ, aizsargāties, jā, vai nē, vai mēs spējam saglabāt savu mieru un mierīgi uztvert citu emocijas. Nu, jā, un apakšā šīs te frāzes arī, ko es izmantoju ikdienā, ir par to, ka, protams, tas uz skolēniem pirmajā reizē varbūt nedarbosies, otrajā varbūt arī nē, bet visbiežāk šīs te frāzes sadzird tie skolēni, uz kuriem tās netiek, nu tā kā, kam tās netiek teiktas, ja? Tātad tie pārējie klases biedri. Tātad es varu tam bērnam teikt, es esmu neapmierināta vai es esmu dusmīga, jo tu traucē manu stundu. Protams, tas var izraisīt nākamo kaut kādu vai nu smieklus vai kaut kādus citus komentārus, bet labāk ir mēģināt nekā vienkārši ļaut bērnam to turpināt. Un es gribu, lai tu to pārstāji. Jo šī arī nav norma, un ja šādas lietas atkārtojās, tad es arī iesaku meklēt palīdzību, vismaz atbalstu, jo es arī tieku aicināta novērot stundas, būt stundās klātesoša, un tad tur ir miers. Protams, es nevaru piedalīties katrā stundā un nodrošināt šo te mieru, bet katru reizi kaut kā pēc tam uz to laiku ir kaut kā, viņi kļūst tādi piezemētāki. Tāpēc iesaku, jā, jums mēģināt darīt lietas vai ieviest kaut kādas jaunas lietas un skatīties, kas pēc laika notiek. Jo, redzat, mums jau arī ieradumi veidojās tikai darot tā kā katru dienu pēc kārtas, jo arī tā runāšana, mēs runājam katru dienu, jā, katru dienu tas notiek, bet, ja mēs runāsim kādu mēnesi, varbūt kaut kas tam bērnam jaunietim aizķersies. Tātad, jā, par sociāli, emocionāli, inteliģences prasmju principiem. Tiek izdalīta šī komunikācija, apzinātība, empātija, mērķtiecība un pašregulācija. Tas ir tā kā tas pamats, uz ko šīs prasmes, kā tās prasmes tiek iedalītas. Un tātad pirmo sīkāk mēs apskatīsim komunikāciju. Tātad komunikācijas mērķis ir efektīvu attiecību veidošana, kas labākajā gadījumā nāk par labu visiem iesaistītajiem. Tātad tā ir saziņa, tā ir valodas kultūra. Par valodas kultūru, tad, kad es veidoju šo te prezentāciju, es arī padalīšos webināru beigās ar grāmatām, ar kurām es ikdienā strādāju, ar kurām es eju pie klasēm, ar kurām es strādāju individuāli ar skolēniem. Un ir tādas grāmatas, kurās ir iekšā spēles, dažādas metodes, ja, un piemēram, valodas kultūra. Ir viena spēle, kur es lūdzu bērniem uzzīmēt tik burbuļus, cik grupām vai cik cilvēku grupām tu jūties piederīgs. Piemēram, ir ģimene, tas ir viens burbulis, tad ir skola, otrs burbulis, varbūt klasē ir atsevišķs burbulis, futbola treniņu burbulis, jā, mākslas skolas burbulis, ārpus skolas draugu burbulis. Un tad ļaut bērniem izvērtēt, kāda tad ir tā valoda, valodas kultūra katrā tajā burbulī. Kā mēs komunicējam ģimenē, kā mēs komunicējam klasē, kā mēs komunicējam ar labākajiem draugiem, un kā mēs komunicējam mākslas skolā, piemēram. Ja, un šis, man liekas, šī ir ļoti laba metode,
nu, tā kā arī bērnam likt saprast, kā viņš mainās, kā viņš pielāgojās noteiktai videi. Tas, ko un kā saku, ir mana atbildība, bet tas, kā to uztver otrs, mana atbildība ir ļoti maza, ja nedaru kaut ko ar nolūku. Ja? Šajā situācijā man nāk vienmēr prātā tas, kā skolēni nāk pie manas, nu tā kā es parasti izdevu sūdzēšanās un palīdzības lūkšana. Un tad viņi saka, jā, tur tā un tā meitene man saukāja, viņa saka tā un šitā, un es viņai atbildēju, nu tā kā aizstāvoties vēl kaut ko. Un tad es arī parasti sarunā saku, ka to, ko, nu tava atbildība ir tikai to, ko tu esi pateikusi. Un ja otrs to uztver kā uzbrukumu, tad, nu, pēc idejas tas jau nav, nu, tas nav vairs atkarīgs no tevis. Tas ir, kā mēs katrs saprotam. Ja, jo mums viens vārds katram var asociēties ar kaut ko pavisam citu. Tāpēc, jā, arī mēs pieaugušie dažreiz pat par daudz satraucamies, kā veidot sarunu, ko otrs padomās vai kā tas izklausīsies. Bet, ja mēs no tīras sirdsapziņas veidojam šo te sarunu un mums ir mērķis, ko pateikt, tad mēs nevaram būt atbildīgi par to, kā tas otrs cilvēks to uztvers. Un šeit, šie ir mani, tā kā es ikdienā ar šiem te punktiem, uz šiem te punktiem lieku ļoti lielu uzsvaru, jo komunikācija man šķiet ir nu, tiešām pati svarīgākā skolā. Jo, kā es bērniem saku, mēs uz skolu nākam ne tikai mācīties, bet arī draudzēties. Un, protams, komunikācijai ir jābūt skolā ar vienotu mērķi. Un šeit es uzsveru gan skolotāja labbūtība, gan bērna labbūtība. Jo arī mums skolotājiem mēs nevaram koncentrēties tikai uz bērnu labbūtību, ja mēs paši tajā neesam. Ja? Tātad tiešām atceramies, kad skolotājs un skolēns nav sāncenši. Mums nav viens otram jāpierāda, kuram ir taisnība. Ja? Mēs kā skolotājs esam pieaugušais, un tas otrs ir bērns. Tātad mums nav par ko cīnīties. Ja? Mēs cienam sevi, mēs necīnamies ar bērniem. Nākamais, mēs esam pieaugušais, un ja vēlamies, lai bērns prot kontrolēt savas emocijas, tad mums ir jārāda piemērs. Jo man vienmēr ir izvēle, kā uz to konkrēto emociju atbildēt. Jo es šo te emociju, ko es dodu atpakaļ, ideālajā gadījumā viņu vajadzētu veidot tādu, nu, ar mērķi, ko es gribu saņemt pretī. Ja, piemēram, nu, kā jau es pirms tam minēju, ja zvana dusmīgs vecāks, ja mēs viņam dodam pretī dusmas, mēs saņemsim atkal pretī dusmas. Taču, ja viņš ir dusmīgs, bet mēs saglabājam savu mieru un mēs esam savā centrā, tad visticamāk, nu, viņam tās dusmas kaut kad drīz noplaks, jo viņš nesaņem tās, nu, teiksim, tā barības vielas tām dusmām. Un līdz ar to viņas nevar vairs augt. Mēs nedodam iemeslu. Līdz ar to, ja mēs viņam atbildam ar tādu mieru, tad es tiešām, nu, 98% gadījumu viņš nomierināsies un tā saruna varēs veidoties, nu, divu pieaugušu cilvēku starpā. Tālāk, ja saruna ir plānota, nu, tas ir gan, es pieļauju, gan klases audzinātājiem, gan kādam priekšmetu skolotājiem, kurš ir uzaicināts uz kādu sarunu. Es tiešām silti iesaku izpētīt šo situāciju padziļinātāk. Nu, šo situāciju padziļinātāk droši vien vajadzētu izpētīt tam, kas vadīs, nu, kas tā kā aicina šos te cilvēkus uz sarunu. Jo, ja tas ir klases audzinātājs, tad viņam vajadzētu, nu, tas tikai tāds ieteikums, nevis vajadzētu, bet ieteikums aprunāties, piemēram, ar tā bērnu priekšmetu skolotājiem.
kas ir tas, ko priekšmetu skolotāji grib izcelt. Parunāties ar pašu bērnu, kā tad viņš jūtās par kuru situāciju, vai kā viņam iet ar to skolotāju, un tad arī savā prātā salikt kopā, kāda tad ir tā komunikācija starp konkrēto bērnu un konkrēto skolotāju. Un vienkārši man šķiet, ka pēc tam tajā sarunā ir daudz vieglāk atbildēt uz tiem iesaistīto cilvēku jautājumiem. Jā. Vēl kas, jebkuru sarunu sākam ar labo. Jā, es saprotu, ja uz sarunu nāk, tiešām liels bosiks. Jā, viņš jau parasti nāk, un arī viņa vecāki parasti nāk ar to sajūtu. Mums jau neko labu te nepateiks. Iesim noklausīties, un mēs jau zinām, ko mums tur teiks. Bet mēs varam pārsteigt šo te gan to bērnu, gan vai nu viņam aizbildņus vai vecākus, ja? Un tiešām, kaut vai mazākais sīkums, kad es esmu ievērojis, ka dažreiz viņš ir izpalīdzīgs. Es esmu tur ievērojis, ka vismaz matemātikas stundā viņš sēž mierīgi. Ja? Un pēc tam tā kā lēnām ievirzīt šo te sarunu tajā gultnē, par ko mēs vēlamies runāt. Ja? Jo sākot ar labo, tu kaut kā piekļūsti dziļāk šiem te. Tu tā kā, tas bērns sāk klausīties, viņš ieklausās tevi, viņi man teica, kad man ir arī kaut kas labs, un tad varbūt tās grūtās tēmas nebūs tik sarežģītas pēc tam. Jā, mēs izvairāmies no balstīšanās uz citu viedokļiem, izveidotajiem priekšstatiem un veidojam savus. Tātad šeit es gribu uzsvērt to, kad mēs neklausāmies, ko kāda tante teica vai ko kāds kolēģis teica. Mēs ejam pie skolēnā vai zvanam vecākam bez kaut kādiem priekšstatiem no citiem. Ja? Un mēs veidojam savus. Jo tad, kad es sāku skolā strādāt un man bija klase, tad arī bija... piemēram, tu tur uzmanīgi, tas vecāks tur var būt ļoti dusmīgs, bīstams, ar šo tu komunicē mazāk un tā. Un beigās veidojot pašai savu komunikāciju, viss bija kārtībā. Bet, ja es būtu veidojis savus šos te priekšstats, vienkārši zvanot un tā kā neprasot, nevienam man tas būtu aiztaupījis kaut kādas bailes vai kaut kādu, tādu nepārliecinātību par sevi. Jā, nākamais izmantojam aktīvo klausīšanos un esam empātiski, bet godīgi, jo mēs varam būt empātiski, mēs varam just līdzi kaut kādām lietām, ja, kaut kādiem faktoriem, kas notiek ģimenē vai kaut kādām grūtībām par noteikto bērnu, bet esam godīgi, kad tiešām, ja ir grūtības ar šo bērnu, tad mēs par to runājam un vienkārši kopīgi meklējam risinājumu, sakam šim te vecākam vai kolēģim, ka mēs esam šeit blakus, meklēsim labāko risinājumu, bet, lieta ir tāda, kāda viņa ir. Jā, un tā aktīvā klausīšanās, tas ir, kad mēs lietojam šīs te frāzes. Es sadzirdēju, kad jūs esat nobažījušies par kaut ko. Arī bērniem, kuri, piemēram, ir ļoti grūti, bērnus, kurus man, piemēram, ir grūti dabūt savā kabinetā uz sarunu, es viņam vienmēr pasaku paldies, ka viņš ir atnācis, paldies, ka viņš dalās un uzticās man. Un tas arī viņam liek tā kā izveidot, man ir vieglāk izveidot saikni gan ar kolēģiem, gan ar bērniem. Un mums skolā, mums katru pavasari, pat ne pavasari, janvāra beigās, februāra sākumā, mēs aicinam klases audzinātāji katru bērnu aicina uz individuālajām sarunām. Un, manuprāt, šis ir tiešām ļoti, ļoti laba metode, kad ar katru bērnu izrunāt aci pret aci individuāli, ja, jo es šajās sarunās šos bērnus ieraugu pavisam no citas puses. Ja. Protams, ar nosacījumu, ja viņš pedagogu klātbūtnē jūtās drošs. Un, jo uzmanība tiek veltīta tikai viņam. Viņam nav jādala ar citiem klases biedriem vai vēl kaut ko.
Un jā, tas ir tāds sākums labākai komunikācijai un uzticībai. Es esmu arī paņēmusi tā kā ielikus datorā šo te individuālo sarunu jautājumu lapu, tā kā, ja ir interese, tad es varbūt prezentācijas beigās ielikšu viņu čata sadaļā vai palūkšu tā kā Baibai pievienot kaut kādiem dokumentiem, ja ir interese ar individuālo sarunu jautājumiem, kurus es izmantoju personīgi. Labi, ejam tālāk. Tātad apzinātība. Tā ir uzmanības pievēršana tam, kas notiek tieši šobrīd. Šeit un tagad, nevērtējot notiekošo. Šeit pēc idejas šīs ir visas 1, 2, 3, 4, 5, 7 metodes, kuras ikdienā varam praktizēt gan mēs kā pieaugušie, gan es personīgi viņu praktizēju individuāli, savās sociālā pedagoga sarunās, konsultācijās. Es viņus praktizēju klasē, savā klasē, kā audzinātāja, un arī tad, kad es eju uz nodarbībām pie citām klasēm. Un arī šīs te visas metodes ir šajās te grāmatās, kuras es izmantoju un kuru fotogrāfijas es esmu pievienojis pašās beigās. Tātad es īsumā apstāstīšu, un tad es Baibai lūdzu izveidot tā kā balsošanas to poliņu un dot iespēju jums izvēlēties, kuru no pāris metodēm jūs gribētu pamēģināt šodien kopā ar mani. Ja? Bet tagad tātad pirmais ir pamanīt vispār kā tā ir pirmais solis pretī pozitīvai izmaiņai. Ja? Piemēram, arī šobrīd, kur ir mana uzmanība? Vai jūs, kas mani klausaties, vai tiešām jūsu uzmanība ir tā 100% šeit? Vai jums ir saistoši tas, ko es stāstu? Vai arī jūs ar domām, ar kaut kādām, vēl esat skolā, vai jūs esat bērnam dārziņā, kaut ko neesat vēl pabeiguši, ja? Nākamā ir nevērtējoša, bet novērojoša attieksme, ja? Tas arī ļoti svarīgi. Cenšamies nevērtēt, bet novērot. Ja? Tas arī palīdz, tā kā neizdarīt secinājumus pirms laika, vienkārši novērojam. Gan to bērnu matemātikas latviešu valodas stundā, vai bērnu starpbrīdī. Cenšamies sākumā nevērtēt, viņš slikts, paskaties, kā viņš tur to. Vienkārši novērojam. Un tad pēc tam domājam, ko ar to darīt. Tālāk apzinātas darbības. Tas pats stundā, kā mēs apsēžamies, paņemam rakstāmo, vai mēs rakstot domājam, ko mēs rakstam, vai mēs atkal kaut kur esam jau aizpeldējuši pēcpusdienā, kad tiksim mājās, ja? Piemēram, jaunietis jau ir futbola treniņā, ja? Te un tagad. Es pieļauju, ka jūs esat, kad šis ir viss tāds pazīstamākais, ja? Redzēt, sajust, dzirdēt, sasmaržot un pagaršot. Tātad 5 smaņas, ja? Skatos, ka tas arī izvirzās priekšplānā. Jā, tad ir elpošana, jo elpošana ir ļoti, ļoti tiešām labs paņēmiens, lai samazinātu trauksmi, radītu sevī mieru, mazinātu kaut kādas sāpes, nezinu, tās varbūt pat emocionālās sāpes. Ar elpošanu mēs varam palielināt arī enerģijas līmeni, samazināt asinsspiedienu un vienkārši uzlabot savu pašsajūtu. Ja? Tālāk meditācija. Jā, meditācijas man ir tiešām ļoti, ļoti mīļas. Meditācijas ir arī, 2 meditācijas ir arī šajā te grāmatā, ko es izmantoju. Viņas ir kaut kādas 3-4 minūtes garas un mazajiem ļoti patīk. Lielajiem sākotnēji viņas mīkņāja, bet tad, kad meditācija bija, es viņu biju pabeigusi, tad, es gribētu teikt, ka ja ne puse, tad gandrīz puse atzina, ka, šis bija interesanti. Es tiešām paliku mierīgāka. Jā, un pēdējais ir, tāds vingrinājums, kad es pieļauju, kad izaicinošs varbūt nemierīgās klasēs, kad bērniem vienkārši dod vienkārši būt.
Mēs tagad sēžam un neko nedaram. Mēs vērojam savas domas, mēs vērojam to, ko es dzirdu, ko es redzu, un pēc tam ar tiem skolēniem padalāmies, kā ir vienkārši būt, vienkārši sēdēt. Vai mums gribās virpināt pildspalvu? Es dzirdu, šobrīd es dzirdu leduskapi, vai es redzu, kā tur brauc mašīna, un es aizpeldu viņai līdzi. Ja? Ļoti interesants šis te uzdevums ir. Tā, es skatos, kad te un tagad, jā, 5 maņas. Labi. Tātad 5 maņas, kā mēs zinām, jā, mums ir acis, mēs redzam, mums ir tausta, mēs sajūtam, mums ir austiņas, kad mēs dzirdam, deguns, lai sasmaržotu, mute, lai sagaršotu. Ja? Ar mazajiem mēs varam izmantot, es no savas kolēģis, sākumskolas skolotājs šo te paņēmu līdzi, kad es novēroju skolu, novēroju stundu, kad skolotāja redz, kad bērni ļoti sāk šūmēties, tad skolotāja saka, tā, kurš mani dzird, paceļ roku? Kur ir mūsu astiņas, ar kurām mēs redzam? Austiņas, ar kurām mēs dzirdam? Bērni jau ir ietrenējušies, bet viņi uzreiz ir šeit un tagad. Kur ir acis? Kur ir austiņas? Deguntiņš, mute? Ja? Un viņi uzreiz ir šeit un tagad un atkal pievēršās skolotājai. Bet ar lielajiem ir tā, un tagad arī jūs sēžot otru pus ekrānam, apsēžamies ar taisnu muguru. Es ļoti ceru, ka jūs mani labi dzirdat, jo man ir tiešām ļoti interesanta pieredze, kad es neredzu, ar ko es runāju un kā jums šis te viss, cik saistoši. Jā, tātad mēs esam apsēdušies, pāris reizes ievākam elpu, izpūšam, ieelpojam, izelpojam. Un tagad saskaitam 5 lietas, ko mēs varam redzēt. Jā, es redzu koku, es redzu lampu, datoru, ūdens glāzi un grāmatu. Ko es spēju sajust? 4 lietas. Kam es varu šobrīd pieskarties? Paskatieties apkārt. Kam jūs varat šobrīd pieskarties? 4 lietas. Es varu pieskarties sienai. Es varu pieskarties galdam. Es varu pieskarties pildspalvai. Un es varu pieskarties savai rokai. Un mana uzmanība tā tad ir uz to, es koncentrējos, ko es varu sajust. Tālāk, 3 lietas, ko es varu dzirdēt. Sēžam klusumā un padzirdam, ko mēs varam dzirdēt. Es dzirdu putnus ārā, aizbrauca mašīna, un jā, man leduskapis rūc aiz muguras. Tad 2 lietas. Ko es varu sasmaržot? Uz dienas smarža man nāk māsīs. Un varbūt degošas sveces, parafīna mazliet smarža tāda. Un pēdējais, paskatieties apkārt, vai ir viena lieta, ko jūs varat sagaršot. Kaut kas drošs, protams. Jā, tātad man tas ir ūdens ar laimu. Lūk, un piemēram šādu te vingrinājumu man šķiet ļoti pozitīvi ir izmantot pirms kāda kontrola darba vai jūs ar bērnu, piemēram, gatavojaties olimpiādei, vai viņš ir satraucies pirms kādas sarunas, jā, uzdodat šo uzdevumu, pildat kopā ar bērnu, un viņam uz šīm 5 minūtēm pilnībā novēršās uzmanība no sava satraukuma. Viņš ir šeit un tagad pievēršoties, ko viņš redz, ko viņš dzird, ko viņš sauž. Ja? Vai jums patiks šis vingrinājums? Jūs bijāt dzirdējuši par šo vingrinājumu?
es skatos, ka patika. Jā, un tas ir normāli, kad var arī nepatikt. Jā, un šeit paldies, esat godīgi, ļoti novērtēju. Jā, labi, paldies. Iesim tālāk, jo laiks arī iet nepielūdzam ātri. Empātija. Tātad tā ir spēja iejusties otra cilvēka ādā un saprast viņa domas un sajūtas. Un jūtas, jā. Tātad es mēģinu iztēloties, ko jūt otrs. Es te skatoties, kad es jums aicināju padalīties par šo te metodi, es redzēju, kad viena kolēģi pierakstījusi, kad meita, ja es nemaldos, meita iet uz šādām te pārunām, ja, un kad viņai ir bail no šādām pārunām. Nu, lūk, un tāpēc arī šeit es aicinātu tā kā izvēlēties, kā uzaicināt konkrēto bērnu uz sarunu, un tiešām, nu, ar tādu empātisku, arī tiem borsikiem, nu, kas man ir mīļākie, jo es ar viņiem ikdienā strādāju, un es jau viņiem tajā uzaicinājumā lieku justies, nu, kad, nu, tā kā jau tad sadzirdētiem, kad, nu, te nebūs nekādas trostēšana uzreiz, un kad es tev aicinu ar mērķi rast kopīgu risinājumu, mēs vienkārši parunāsim, tu esi drošībā, tev. Nu, protams, ja es saku, nav jābaidās, tad viņi sāks baidīties, jā, bet nu, ar tādu empātisku to uzaicinājumu. Un, protams, pēc pirmās reizes gan jau tas bērns sapratīs, ka tās sarunas nemaz nav tik bīstams un kad viņas var būt arī drošas. Bet tas ir ļoti atkarīgs no pedagoga, jā. Un, jo bieži vien arī ar mani kā ar sociālo pedagogu, vispār sociālais pedagogs sabiedrībā bieži vien ir kā tāds bubulis, un man nepatīk šis te izveidotais priekšstats, tāpēc arī kaut kādās pārunās, sarunās kolēģiem es arī saku, lūdzu, nebaidiet ar mani. Pēc idejas es sev definēju kā bērnu draugu. Nevis tikai kā atbalsta personālu, bet, lai mazajiem būtu saprotams, es esmu bērnu draugs. Ja? Pat kaut kādās situācijās, kur bērns ir kaut ko sastrādājis, pēc tiesību likumiem man būtu jānostājās bērnu pusē, lai es tā kā viņu aizsargātu un palīdzētu viņam tikt galā ar kaut kādu problēmu situāciju. Jo neviena uzvedība nav pašsaprotama, ne laba, ne slikta. Katrai ir kāds iemesls. Jā, un bieži vien bērns pats neizprot, kāpēc vispār es tā darīju, kāpēc tas bija vajadzīgs un kāpēc varbūt ir tās sekas, kas ir šobrīd. Jā. Empātijas žalūzijas. Tātad empātijas žalūzijas, tas ir tāds termins, ko es arī iemācījos mācībās, kļūstot par esi treneri, tātad emocionāli sociālās inteliģences treneris, ja. Tas ir žalūzijas, kuras mums vajadzētu mācēt regulēt situācijās, just, cik mēs tālu varam iet iekšā ar šo te bērnu. Nu, piemēram, ģimenē ir noticis manā klasē, ģimenē kādam bērnam ir noticis traģisks zaudējums, ja? Un es regulēju šīs te žalūzijas, cik es tālu personīgi eju iekšā. Vai es spēju, ja? Šeit tālāk tam es varu pielikt klāt, cik es pārliecināts jūtos, iet tur iekšā šajā situācijā, būt šim te bērnam ģimenē blakus, cik es to ņemu personīgi, ja? Cik es to klasē ienesu daudz, ja? Nu, tā kā jāregulē, cik mēs tālu ejam. Un piemērot reakcija, vai es spēju šādās situācijās būt blakus bērnam bēdās, vai es spēju bērnam būt blakus nenormālās dusmās, ja? Kad viņš pats netiek ar sevi galā. Varbūt es uzvelkos un varbūt man ir jāpaaicina kāds kolēģis, kurš prot regulēt, nu, tā kā labāk savas šīs te sajūtas un emocijas, ja, un var palīdzēt bērnam tā kā šīs dusmas samazināt, vai bēdas, ja, bēdās būt vienkārši blakus. Jā, un pats galvenais, manuprāt, ir šī empātija pret sevi. Cik kā mēs skatāmies uz sevi, kad mēs kļūdamies, vai mēs vērtējam vai nevērtējam sevi.
jā, kādas mums pašiem ir attiecības ar sevi. Jo es sevi nesauktu par dievticīgu, bet ir šis te bauslis, mīliet savus tuvākos kā sevi pašu. Tātad tā galvenā doma ir, mēs nevaram mīlēt citus, mēs nevaram tā kā prast mīlēt citus, ja mēs nemīlam sevi. Jā, šis man ir tā, bieži vien liek aizdomāties. Tā. Nākamais ir par mērķtiecību. Tātad mērķtiecība ir apzināta cenšanās sasniegt mērķi. Tā ir prasme pieņemt atbildīgus lēmumus, radītās sekas. Ja? Tātad, lai mēs uzstādītu kādu mērķi, pirmajai jābūt iedvesmai. Ko es vēlos? Kāpēc es vēlos? Ja? Bieži sapņot mums traucē limitējošie priekšstati. Bērniem, piemēram, bieži traucē, es nezinu, kāds skolotājs vai vecāks vai draugs ir pateicis, tu jau nespējīgs, tu te nevarēsi neko izdarīt, un jaunietis bieži vien, sabrūk. Arī mums pašiem, vai ne, ir taču forši sapņot lieli, un to ir jādara, bet mums prāts bieži sabotē un neļauj sapņot lieli. Domāju, ko tad es, citi jau tur tā un šitā. Bet jā, galvenais ir šī te iedvesma, ko es vēlos un kāpēc es šo te vēlos, šo te mērķi, kāpēc man šis te mērķis ir svarīgs. Tālāk ir jāsastāda rīcības plāns, kā es to varu sasniegt, ja, soli pa solītim. Jo kamēr nav rīcības plāns, tas ir tikai sapnis. Ir jābūt konkrētiem soļiem. Arī ar bērniem, kad viņi nāk pie manis uz konsultācijām un sarunām, mēs sastādām rīcības plānu. Piemēram, viņam ir mērķis no 7 nesekmīgām atzīmēm samazināt šo te skaitu uz 5. Ja? Tad mēs sastādām rīcības plānu, ja? Tātad otrdienā tur konsultācijas, trešdienā es ar privātu skolotāju, ceturtdienas atnākšu pie jums uz motivējošu sarunu, ja, un tad skatīsimies pēc pāris nedēļām, kā tad mums ies. Trešajam ir obligāti jābūt pārbaudas mehānismam, tātad kritēriji, jānosaka kritēriji, pēc kuriem es zināšu, redzēšu, jutīšu, ka mans mērķis ir sasniegts. Ja? Tātad šajā gadījumā, par ko es stāstīju, tas varētu būt izlabots, ja pirms tam tur bija NV, tad šobrīd tur ir, piemēram, 5. Otrs kritērijs, es apmeklēju, es biju konsultācijās un es sapratu to noteikto, likumu, piemēram. Un trešais bija uz motivējošu sarunu un es tiešām redzu rezultātus, ja? Un, protams, 4. un pats galvenais ir realistisks optimisms, tā kā ticība šim te mērķim, kad, man viņš ir iespējams, ja? Bet šeit ļoti liela loma ir skolotājiem un vecākiem, kas palīdz bērnam noticēt sev. Jo apkārt visi sociālie tīkli, apkārt vienaudži varbūt tik ļoti, viņi var tik ļoti pavilkt uz leju šo te motivāciju un ticību sev. Tāpēc mums pieaugušajiem, pat bērnam, kuram šķiet, viss ūdens smeļās mutē un viņš nepabeigs šo klasi, ticam līdz pēdējiem. Es zinu, es saprotu, ka tas ir izaicinoši, bet sliktāk jau mums kā pieaugušiem no tā nepaliks. Bet bērnam tas labais vārds, tam bosikam tas labais vārds varbūt ir tik reti dzirdams, kad varbūt tiešām viņam šoreiz tas nostrādā. Jā. Jā, es gribēju kopā ar jums izpildīt šo te uzdevumu, bet es skatos, ka mums pietrūks laika. Līdz ar to tad šo es gribētu jums dot kā tādu mājas darbu. Ko jūs par to sakat? Es gribētu ar jums uzstādīt kopīgu mērķi nākamajām 7 dienām. Es ļoti ceru, ka tas varētu būt, kad jūs gribētu tādu mērķi sasniegt, ja?
kad es vēlos just vairāk prieku un apmierinātības ar savu dzīvi, lai es būtu labāks pedagogs, lai es būtu labāks vecāks, lai es būtu labāks cilvēks. Ja? Un tāpēc ir šie trīs aspekti, ja, ko mēs iepriekš runājām par mērķtiecību, kāpēc es gribu just vairāk prieka un apmierinātības ar savu dzīvi. Ja? Kāpēc? Kāpēc man tas ir svarīgi? Jūs gribat pildīt šādu uzdevumu? Ja? Jā. Un varbūt jūs varat nofotografēt. Nu, būs pēc tam ieraksts, bet jā, uzliekat, kāpēc jūs gribat just vairāk prieku un apmierinātības ar savu dzīvi. Tad šie rīcības soļi, kas man ir jādara, lai es tos sasniegtu. Nu, piemēram, nezinu, no rīta piecelties 10 minūtes ātrāk, lai es vienatnē varu izdzert kafiju. Vai pēc stundām es 5 minūtes pasēžu, pajūtu, kā es jūtos piemēram, ar savu elpu, ja? Ievelku elpu 5 reizes apzināti, ievelku, izpūšu. Starp citu, es te iestarpināšu ar mazajiem bērniem elpošanas vingrinājums ļoti foršs 5 pirkstu. Ja? Es arī vienos kursos to iemācījos, kad mēs aicinām bērnus nolikt plaukstiņu un ieelpojam, izelpojam. Ieelpojam, izelpojam. Ieelpojam un tā cauri visiem pirkstiņiem. Un bērnam, viņam tā kā aktīvā pauze, piemēram, mēs lūdzam visus bērnus piecelties, ja? Noliekam priekšā plaukstiņu un tagad ieelpojam, izelpojam. Ja? Jūs viņus atkal atsauksiet atpakaļ. Labi, novirzījos mazliet no tēmas. Jā, un tas pēdējais, kā es zināšu, jutīšu, ka man tas ir iespējams. Vai es to esmu izdarījis? Nu, tā tad pēc 7 dienām novērtējiet, vai jūs ikdienā jutāt vairāk prieku un apmierinātības ar savu dzīvi. Jo tiem, kam ir lielvārds skolotāju plānotājs, tur mums katrā nedēļā ir apakšā, ja es nemaldos, dienas prieks vai man šodien, nu, tur arī ir tās lietas, kas pievērsiet uzmanību vai pateicībām katru dienu. Vairojam vairāk šo pozitīvismu un prieku un neskatoties uz to, ka mūsu darbs ir tiešām ļoti izaicinošs un prasa ļoti daudz resursus mums katram pašam no sevis. Ja? Tātad, labi, ejam tālāk. Šis katram pēc izvēles kā mājas darbs, bet man šķiet tāds ļoti, ļoti foršs un katram priekš sevis. Un tad nākam trešdien izvērtējiet, kāda tad jums ir bijusi šī nedēļa. Ja? Šeit šīs te frāzes es pati esmu viņas šādi te ielaminējusi. Un, ja es jūtu, ka bērnam tiešām interesē tas, es dodu viņam līdzi, lai viņš ieliek savā pierakstu kladē vai tur somā, ja, tieši ar šiem te izteicieniem, ko es esmu šeit attēlojusi, tas arī ir paņemts no ESI centra, kurā es mācījos par ESI treneri, ja, un fotogrāfijās tās fotogrāfijas ir no manas skolas. Šādus uzrakstus mēs esam uzlīmējuši uz spoguļiem. Ja? Šie ir tikai 2 spoguļi, bet man personīgi šī ideja ļoti, ļoti patīk. Ja? Tātad jaunietis paskatās spogulī un viņš lasa, redzu līderi sevi, vai es esmu labākais. Un pat ja vienam bērnam tas uzraksts tajā dienā uzlabos garastāvokli, es domāju, jau tad tas ir bijis tā vērts, vai ne? Un es kā skolotāja un arī kā mamma, jā, es arī šīs te lapiņas, šo te turu kā atgādinājumu sev, pašai sev kā pieaugušajam, ja? Kad, ja es kaut kā baidos, ja es neesmu to nekad darījusi, tātad šī ir man iespēja izmēģināt kaut ko jaunu, ja? Ja es domāju, ka tas ir pārāk grūti, es vēl mācos, ja? Un tā tālāk. Tā kā šos arī, ja jums ir interese, es arī esmu izveidojusi lapu, printējamu, ko jūs varat, ja jums tas šķiet noderīgi, es arī ielikšu beigās čatā, jūs varat downloadot un izmantot savā darbā. Tālāk pašregulācija. Ja? Tātad
tā sniedz iespēju savas emocijas, domas un impulsus izmantot savā un citu labā. Ja? Pašregulācija, es teiktu, ka ir visizaicinošākais no visiem principiem, jo mums bieži vien pašiem pieaugušajiem ir ļoti grūti tiešām pašregulēties kaut kādās situācijās. Ja visa klase iet ņigu ņagu, mums ir tomēr kaut kas jāiemāca, ja? Un ar to šis varētu būt ļoti izaicinoši. Jo atceraties, ka katra emocija ir sava funkcija, katrai emocijai, neviena emocija nav ne slikta, ne laba. Un katra emocija ilgst 90 sekundes, tas esot zinātniski pierādīts, ilgst 90 sekundes, un pēc tam jau tā ir izvēle, vai mēs šai emocijai dodam tālāk, vai mēs viņu barojam, un, piemēram, tās pašas dusmas, kas ir spēcīgākā emocija, vai mēs viņai dodam varību, tā kā vēl vairāk dusmas, mēs pastiprinam un ejam tālāk, vadam viņu, vai mēs ļaujam tām dusmām saplakt un viss mēs nomierinamies. Ja? Jo tas ideāli, kā notiek, ir impulss, ja? Piemēram, skolēnam kāds uzgrūžās virsū, tam, kam uzgrūdās, ienāk doma, ko tas tad, ko viņš tikko izdarīja, ja? Uzreiz nāk emocija dusmīgs un rīcība viņš sit viņam pretī. Kaut gan varbūt viņš tiešām netīšām uzgrūdās virsū, ja? Un tātad, tas ideālākais būtu tā, kad, ja mums nāk impulss un doma, tad mēs neļaujam uzreiz tām emocijām vaļu, bet ieturam pauzi, izstrādājam plānu, apdomājam un tikai tad mēs rīkojamies. Ja? Protams, šis te, lai ieviestu klasē, varētu būt ļoti, ļoti izaicinoši, bet visam vajadzīgs laiks. Un ja mēs ar bērniem par to runājam, tad varbūt pēc kāda laika vismaz viens no visas klases to ievieš vai sāk aizdomāties tajās situācijās. Ja? Jo mēs nevaram atrisināt problēmu ar to pašu domāšanu, ar kādu esam to radījuši. Vai ne? Šis ir manis tāds ļoti tiešām no sirds. Es lūdzu jums likt to aiz auss, kad esiet atvērti komunikācijai, darīt labāko, kas iespējams, bet atļaut katram savu likteni. Šis ir tā kā pēdējā laika mans mīļākais teiciens, jo es vienkārši ikdienā savā darbā sastopos ar to, kad ir vienkārši situācijas, kur tu neko nevar izdarīt, nav tā burļu nūjiņa, un tad es vienkārši sapratu, ka, lai cik grūti tas dažkārt nebūtu, mēs mācamies pieņemt, ka nespējam neko mainīt. Ja? Mēs esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos, mēs varam būt blakus, atbalstīt, bet mēs nevienu nevaram piespiest mainīties. Un tas, ka mēs to pieņemam situāciju, tas nenozīmē, ka mēs piekrītam. Mēs vienkārši ļaujam būt tam vecākam, tā ir viņa izvēle, jā, vai tam jaunietim. Esam blakus, bet, ja mēs nevaram viņu izmainīt, tad nevainojam sevi. Jo šis ir visiem tiešām tāds mīļš atgādinājums tiem pedagogiem, kas situācijas, kas liekas, viņam liekas bezcerīgs, un tad viņš sāk apšaubīt sevi kā pedagogu, sevi kā, varbūt arī vecāku un vispārējo. Bet jā, atceraties šo teicienu, atļaut katram savu likteni. Man kopš šīs te frāzes ir tiešām, atvieglojusies ikdiena. Un vēl viens atgādinājums par to, ka sadarbībā un komunikācijā iesaistīt kolēģus kā atbalstu gan sev, gan vecākiem, gan skolēniem. Ja? Jo ne skolotājiem, arī ne vecākiem, ne skolēniem nav jātiek galā ar visu pašiem. Tiešām. Jo atbalsta meklēšana, piesaistīšana nekādā gadījumā nav vājuma vai neprofesionalitātes pazīme. Tāpēc mums skolā ir kolēģi, tāpēc mums skolā ir atbalsta personāls, tāpēc ir vadība. Tiešām ejam un kaut vai tikai izstāstam savu to sāpīti, ja, un
un atzīstam, ka tas nav mūsu lauciņš, vai mēs netiekam ar kaut ko galā, un tas ir ok. Tas mūs nepadara par sliktāku skolotāju, ja? Un bieži vien šis atbalsts vienkārši veido drošības sajūtu, ka neesi viens. Un pat ja tie kolēģi nespēs palīdzēt, ja? Jebkurā gadījumā tu būsi darījis visu, un būs tā kopības sajūta, nu, kad arī tas otrs atzīst, klau, nu, es arī jūtu, ka, nu, šeit mēs neko nevarēsim īsti izdarīt, jā, varam būt blakus, bet, nu, tā ir tā skolēnu un vecāku izvēle galu galā. Arī pat iesaistot citas institūcijas, tā ir, nu, mana pieredze, kad, nu, vienkārši situācija ir tāda, kāda viņa ir. Jā, un šie ir šie te materiāli. Vidū bildē ir no uzvedības LV šie te plakāti, kur mums arī skolā atrodas pie sienām. Ir brīži, kad es vienkārši arī ar bērniem gaitenī, piemēram, ir konflikts, un mēs ar bērniem uzreiz aizējam pie šī te plakāta un paskatāmies tur, palasam tur par dusmu kontroli vai balss skaļumu, vai par uztraukumu, un nu, vienkārši bērniem viņi ir tā forši pieejami. Protams, tas, kas ir gaitenī, tas bieži vien šķiet tāds pašsaprotams, bet jā, skolotājiem tas ir par rokai, un viņi var atgādināt. Tālāk, tad, kad es eju, jā, par emocijām runāt uz klasēm, tad arī es ņemu līdzi šādas te lapas, jā. Viena metode, ko es izmantoju, lai parādītu bērniem, ka dažādās situācijās katram tas var izraisīt savādākas sajūtas, ja? Es katrās klases izlieku klasē, nu, piemēram, vienā stūrī dusmas, otrā izlieku vainas sajūta, trešā tur kauns, un saku, nu, stāstu situāciju, un bērniem lieku izvērtēt, kā šī situācija tev, kādas emocijas liek just. Un tad bērniem ir interesanti. Jā, piemēram, tur man jāved suns pastaigā, kādam tas rada prieku, kādam tas rada dusmas, un kādam tas vispār rada kaunu, jo suns piekakā graumulu, un viņam ir, nu, tā kā jāsavācēs viņu. Tas arī ļoti interesanti, tāda metode. Jā, un šīs te grāmatiņas 346, jā, kas ir spēles, iepazīstu un vadu sevi, tās ir sastādījuši ļoti daudz Latvijā pazīstami cilvēki, vienkārši apvienojuši savas metodes, psihologi, sociālai pedagogi, vienkārši mammas, tēti, kauči. Jā, un nu, es ar viņām ikdienā strādāju, ja? Šeit ir viss par emocijām, vispār kas ir kauns, kas ir prieks, kas ir pārsteigums, ja? Un tu vienkārši, piemēram, šo te, tu atver, es nezinu, kāda ir redzamība, ja? Tu atver un katrā lapusē ir pa metodei. Un, piemēram, nav stundai sagatavojies skolotājs, nu, pēkšņi iedod aizvietoto stundu. Tu paņem grāmatu, izvēlēs ātri vienu metodi, un tu jau ej ar gatavu, tā kā, nu, tu esi gatavs stundai. Tiešām, nu, ļoti labs grāmatas. Es pēc viņām strādāju, es viņas ieguvu kursos, kuros es kļuvu par šo te esi treneri, un šis te esi treneris arī strādā ar šīm te grāmatām, šīm te metodēm, lai bērnos, jauniešos, skolotāju kolektīvos un ne tikai, arī citos darba kolektīvos tā kā mācītu šo te sociāli emocionālo inteliģenci. Ja? Un tur apakšā stūrī arī ir 2 grāmatiņas, jā, izaugsmes žurnāls ir no lielvārda, un tad ir vēl tāda tu vari grāmatiņa, ļoti, ļoti jauka. Tā, nu tas ir tie ir tie materiāli, ko es ikdienā tiešām visvairāk izmantoju. Jā, un šeit ir mūsu tas pēdējais slaids, jā, tad es tiešām ticu, ka mēs ar savu attieksmi un rīcību atstājam pēdas. Nu tiešām. Vērtējot savus skolas laikus, jā, kad es biju skolēns un vērtējot, kur man bija skolotāji, jā, ko es esmu paņēmis līdz pieaugušo dzīvē. Un gan uz sevi, gan apkārtējiem šīs te pēdas, jā, var tikt atstātas, bet tas, kādas tās ir atkarīgs tikai no mums pašiem.
To mēs katrs pats varam izvērtēt savā ikdienas darbā. Jā, un tad es jums lūkšu, pirmkārt, paldies jums par uzmanību, par pacietību, par interesi, jo es skatos, ka arī apmeklētāji tas skaits nav tā, ka ļoti lēkā bija sākumā, tāds ir arī šobrīd. Un tad es jums lūkšu čatiņā padalīties, kā jūs jūtaties tagad un ko paņemsiet līdzi, jo atceraties, sākumā es jums lūdzu uzrakstīt, ar kādām emocijām jūs esat atnākuši, un vai šīs sajūtas, emocijas ir mainījušās šīs te nodarbības gaitā? Jā, paldies jums par labajiem vārdiem. Tā, tad Kamēr vēl cilvēki raksta tās savas sajūtas, mums vēl pāris jautājumu aizķērušies. Jā, protams, esmu gatava. Iespējams, ka tu jau par to runāji, ka tu runāji par tām individuālajām sarunām ar skolēniem. Bija jautājums, kas tad kurā brīdī un kā tu viņus organizē? Vai tas ir audzināšanas stundas, starpbrīdis, un kas varbūt tas labākais laiks un kā pedagogam labāk to organizēt? Jā, es skatos ļoti individuāli. Katram bērnam pielāgojos individuāli, jo, piemēram, tie skolēni, kas mēdz kavēt stundas, protams, es viņus neņem ārā no stundām. Tad ir kādi bērni, kurus skolotāji atļauj ņemt ārā no stundām. Piemēram, es paņemu viņu starpbrīdī, un es jau skolotāju pabrīdinu, kad mazliet šī saruna varētu ievilkties, viņš varētu nokavēt stundas sākumu. Skolā ir pusdienu starpbrīži, kuri ir vesels, tā kā mācības stundas garumā. Līdz ar to tad es izvērtēju, kurā ir 3 starpbrīži par klašu grupām, un tad es izvērtēju, kurā starpbrīdī atbilstošo bērnu es varētu ņemt uz sarunu. Protams, tad tās ir sarunas pēc stundām, jā. Skatoties arī uz to, kad ir bērni, kuriem ir kaut kādi pulciņi, tad visbiežāk tur tā komunikācija par tikšanos notiek caur vecākiem. Un jā, jo starpbrīdī tajās 10 minūtēs īsti jēgpilnu kontaktu un sarunu nevar izveidot. Tā kā šī saruna viņai ir jāmeklē atbilstošāks laiks, kur ir vismaz 25 minūtes aptuveni šai sarunai. Bet ļoti individuāli, tas tiešām nav tāds viens formāts. Paldies tev. Un vēl 2 jautājumi. Pirmais ir, vai ir kāds praktisks ieteikums par bērniem, kuri bieži vien atbild, nezinu uz jautājumiem, ko uzdod, un kā atdzīvināt tādu sarunu? Jā, nezinu, tas ir, tur vairāk būtu tā kā arī ar šiem te jautājumiem, varbūt uzreiz tad neķerties tam vērsim pie ragiem, bet, tā kā caur sarunām par citām tēmām lēnām ievirzīt tajā, kāds ir jūsu tas sarunas mērķis. Jo man arī ļoti bieži ir bērni, jaunieši, kuri es nezinu, man iet labi, nezinu, kāpēc iesitu, ja? Un tad vienkārši, piemēram, kādas tev tur attiecības ar klases biedriem, vai kā tu rīkotos tajā situācijā, un, kaut kā caur tādām puķēm, ka tu jūti, ka tas bērns lēnām sāk atvērties, jo es gribu teikt, ka lielākais uzsvers ir uz to, kā tu spēj izveidot šo saikni ar bērnu. Vai viņš tev vispār, varbūt viņš saka nezinu, jo viņš vienkārši neusticās tev. Viņš negrib tev stāstīt. Tas arī var būt viens no iemesliem. Un tad vēl viens jautājums, tu arī minēji, ka jūsu skola ir pārgājusi uz jauno vērtēšanas sistēmu ar tiem liegumiem labot pārbaudas darbus, un kāds ir tavs viedoklis, vai tas kaut kā ietekmē bērnu emocionālo veselību, piemēram, raksta kontekstā ar mācīšanos no kļūdām? Šeit arī ir, es personīgi, man nav viens tāds konkrēts tā kā viedoklis, ka tas ir slikti vai labi. Ir gadījumi, tiem bērniem, kam nav, teiksim tā, kam nav mācību grūtības, viņiem īsti nav atšķirības, jo viņi jau pirms tam nav viņiem bijusi vajadzība iet labot, ja, un ja viņi nav bijuši skolā, viņi vienojās par laiku, kad viņi uzrakstīs šo te nerakstīto darbu. Grūtības ir tiem pašiem bērniem, kam jau pirms tam ir kaut kādi, kam jau pirms tam ir bijuši nesekmīgas atzīmes vai grūtības, un
tā motivācija retos gadījumos ir pieaugusi, nu, kad tiešām ir atbildība, kad man ir jāmācās tieši uz šo kontroldarbu, jo es to nevaru labot. Jo dažreiz tas pat, nu, tas, protams, pasliktina to situāciju, jo viņam ir daudz nesekmīgās atzīmes, un viņš jau zina, tā, es varēšu labot tikai vienu, vai man ir jēga, nu, censties, jo es jau tā esmu, nu, bedrē, jā. Tas ir izaicinoši, ļoti izaicinoši, bet, nu, šobrīd bērni ir tā kā to pieņēmuši, nu, kā tas katram ir, tas ietekmē emocionālās sajūtas, protams, ka tas ietekmē. Paldies tev, un es lasu tik daudz komentārus, ka kāds te raksta, ka ir bijis pilnīgi īgns, un šodien, ka tu esi uzlabojusi garstāvokli un devis lielisks padomus, un arī skolu psihologi saka, cik noderīgi, tā kā jāpaldies visiem par labiem vārdiem, un visus materiālus, kā jau sākumā teicu, Elīnas sūtītos arī tās pēdējās bildītes, kur ir materiālis, noteikti arī pieliksim gan esi, gan uzvedība LV saites ar labiem materiāliem, kas ir bez maksas visiem pieejami. Jā, es domāju, vai man ielikt tos Word dokumentiņus, es solīju par to sarunu, individuālo sarunu jautājumiem, ko es izmantoju savā klasē. Un, jā, droši mēs pieliksim klāt un visiem nosūtīsim. Tad es vienkārši nosūtīšu tev, un tu aizsūtīsi interesantiem. Nu, labi. Jā, paldies visiem, un atgādināšu, ka visi webināri, kas mums ir pēdējos šomēnes un pagājušajā mēnešī bijuši, gan tieši ar uzvedību LV, ar Līgu Bērziņu par sarežģītajiem vecākiem un komunikāciju ar tiem, gan Etvininga skolotāju projektu piemēru, un arī vēl daudz citu no iepriekšējiem gadiem ir pieejami mūsu mājaslapā Etvininga LV, un arī mūsu YouTube kanālā rakstot meklētājai Etvininga Latvija. Un iespējams, ka kaut kas no tā noderēs, un kaut vismaz viens padoms, ko šodien paņemsiet līdzi, un varbūt diena vismaz liksies labāka. Paldies, Elīna! Paldies visiem, un uz tikšanos kādā no nākamajiem mūsu webināriem. Jā, paldies jums! Tā! Jauku vakaru!